Labdien! Es esmu Mareks, un mēs dosimies bioloģijas stundā pa lidostu Rīgu ekskursijā. Delta Charlie Alpha, Whiskey Oscar, wind 040 degrees 1-036, climb takeoff, with airborne contact Riga approach 1-2. Riga ground directing 1, Es ceru, ka tornis mani nepasauks. Jā. No rīta kājies bija, te mēģinājām tikt galā ar viņām. Kājies tauriņus ēda. Vēlāk varbūt tās ieraudzīs. Pa peronu nakts tauriņi salidojuši, bija nokrita vēlāk. Un tad kājies atlidoja un lasīja ēda šos te tauriņus. No sākuma es jums pastāstīšu un parādīšu, pieiesim pie lidmašīnas, apskatīsimies, kāda lidmašīna izskatās tūmā, var arī pačamdīt, pieskarties, tā nav problēma. Pie dzinēja pieiesim, paskatīsimies šasiju, tā, lai jums interesantāk ir, jā. Un es jums arī pastāstīšu, ko putns var izdarīt lidmašīnai, kādi var nodarīt, kādas ir bīstamās vietas un kur ir tā bīstamība, jā, ja putns ieskrien lidmašīnā. Tā, ejam klāt pie lidmašīnas, paskatīsimies. Kā jūs domājat, kāpēc vispār lidmašīnā lido? Jūs jau esat varbūt dzirdējuši aerodinamisko spēku, ja, kas darbojās uz lidmašīnu. Tas aerodinamiskais spēks lidmašīnai darbojās tieši uz spārniem. Apakšējā daļa spārnam ir taisna, plakana, ja, bet augša spārnam, te tā grūti ieraudzīt, pamanīt, ir izliekta. Un līdz ar to gaiss nāk pretī, plūst, un pa apakšu gaiss ātrāk, tā kā aiz lidmašīnas aiziet, bet gaiss, kas ir apkārt, pa augšu plūst, tas ilgāk plūst, un līdz ar to darbojas cēlējspēks, ceļ augšā lidmašīnu. Tātad spārni ir vienīgie, kas lidmašīnu notur gaisā. Pārējais viss velk lidmašīnu zemē, bet dzinējs, fizelāža, šasija, tas viss lidmašīnu velga zemē. Un tātad pati bīstamākā vieta, kur putns var radīt šo te draudus lielākos, ir dzinējs. Jo dzinējs grūž lidmašīnu tā kā uz priekšu, ja, un spārnu dēļ arī veidojas šis te cēlējspēks, bet dzinēji tā kā velk lidmašīnu uz priekšu. Propelleru lidmašīnām propelleri varēja sadauzīt. Jo ja putns tiek tā kā tanī dzinējam, tad var salauzt šo te propelleri. Tāpatās arī reaktīvajam dzinējam var lāpstiņas sabojāt, ja. Ja tiek sabojātas lāpstiņas, tad veidojās vibrācija dzinējam, ja. Ir kaut kāda vibrācija pieļaujama normās robežās, bet ja pārsniedz šo te kritisko robežu, tad dzinēju slēdz ārā jau, ja. Lidmašīna, protams, var arī lidot ar vienu dzinēju. Noplanēt arī kaut kādu laiku var lidmašīna, ja ir ātrums. Tur ir vajadzīgs ātrums, lai lidmašīna varētu planēt. Tātad dzinējs ir viens no tādiem, kas arī jāsargā, ja, visvairāk. Ja dzinējā tiek putns iekšā, var arī, protams, nesabojāt dzinēju. Tā var teikt, ka reti kad sabojā dzinēju putns. Biežāk vienkārši kaut kur tās atliekas jāmazgā no dzinēja ārā. Pareizāk ir tā, ka pie pacelšanās, ja lidmašīna paceļās, tad tas ir visbīstamākais moments, jo dzinējs strādā pilnā jaudā un pat mazākais putniņš var sabojāt jau dzinēju. Bet ja lidmašīna sēžās, dzinējs nestrādā uz pilnu jaudu, nezinu, uz 40, 50, varbūt 60% jauda, tad šis te sitiens pa lāpstiņām nav tik spēcīgs un šo te dzinēju nesabojā. Bet dzinējs vienalga ir jāpārbauda, jāmazgā, un tas ir laiks. Vēl, protams, pa spārniem var trāpīt, pa fizelāžu, pa stiklu, pa šasiju.
daudz vietas, kur putnus var trāpīt. Dzinējs nav vienīgā vieta, bet tas ir svarīgākais punkts dzinēji. Bet mums ir, man, kā speciālistam putnu un dzīvnieku, vienkārši sakot, kā putnu biedēklim, man ir jebkurā gadījumā jāsargā lidmašīna no putniem un dzīvniekiem. Nav svarīgi, kurā vietā trāpīs vai netrāpīs, man vienalga nedrīkst pieļaut sadursmi ar putnu vai dzīvnieku. Mātrēn šobrīd gaidat lidmašīnas. Tā. Prioritāte, protams, ir skrejceļš, pa kurieni lidmašīna ieskrienās un nosēžās, paceļās, nosēžās. Skrejceļš ir pats galvenais. Pārējais peroni, manevrēšanas ceļi, tas ir nākošās prioritātes, Bet pats galvenais ir skrejceļš, kur ir lieli ātrumi, un lidmašīna arī nevar uzreiz nobremzēt pēc sadursmes. Lidmašīna no sākuma, kad ieskrienās, sasniedz kaut kādu ātrumu, ko sauc par V1, un pēc tā V1 lidmašīna uz skrejceļa vairāk nevar nobremzēt. Ja lidmašīna sāks bremzēt, ja pilots pieņems lēmumu, ka jābremzē, tad lidmašīna noskries no skrejceļa zaļajā zonā. Tur arī viss kaut kas var būt. Nolauz šasies var, jo spārnos ir degviela, tur degviela sāk tecēt, var aizdegties un tā tālāk. Tas arī bīstami, Tāpēc lidmašīna, ja sadursme notiek, un lidmašīna nenobremzē, pirms V1 ātruma paceļās augšā, ir gadījumi, kad 2 stundas vēl riņķo gaisā, dedzina degvielu ārā. Ja ir tas sadursme, vibrācija dzinējam vai abiem ir ļoti liela, tad arī šo degvielu var izmest ārā vienkārši no spārniem, no bākām, un tad sēsties ātrāk. Bet parasti, protams, to dara, degvielu met ārā virs jūras. Tas arī nav labi, piesārņo jūru. Tāpēc labāk ir izdedzināt degvielu, ja to ir iespējams izdarīt, un tad var mierīgi nosēsties. Kāpēc dedzina degvielu? Tāpēc, ka lidmašīna ir par smagu, lai nosēstos. Viņa ir smaga. Scarecrow 5, my position Juliet, request occupy runway for bad scaring some seagulls on the runway. Maximum 1 minute. Red on 337, hello, ready for the flight. Red on 33. 4 ķīri un 1 kajaks. Vairāk nebija neredzēja neko. Jūs jau sapratāt apmēram, kad vēlams tos putnus aizdīt projām no skrejceļa. Skrejceļš pat cik ir tā prioritāte, Kā mēs to darām? Tur ir vairāki veidi, kā to var izdarīt. Galvenais mums ir mašīnā ir uzstādīta Scarecrow sistēma. Scarecrow sistēma tas ir dators, kur mēs reģistrējam visas savas darbības, kur mēs novērojam putnus, no kurienes uz kurieni mēs aizdzenam putnus, tiek piefiksēts laiks, tiek piefiksēta vieta, kur mēs to darām. Tie visi ir pierādījumi pēc tam. Ja ir kaut kāda izmeklēšana jāveic, tad arī putnu dēļ, piemēram, avārija notiek vai dzinējs tur atkal jāmaina, kur tā bija tie putninieki, kur tie putnu biedēkļi bija lidlaukā vai nebija, skatās, tur izmeklē to visu. Un tur tiek piefiksētas visas darbības, laiks un vietas, tie pierādījumi, kā es teicu. Un arī tur iekšā ir putnu balsis, vairākas putnu balsis. Šīs te putnu balsis ir tā kā baiļu saucieni, bet ne visiem putniem ir baiļu saucieni. Piemēram, balodim kā tādam baiļu saucienu nav, viņš vienkārši tā varbūt stiprāks spārnus sasit, paceļoties augšā vai kā. Bet vārnām, kājām, piemēram, un citiem putniņiem ir baiļu saucieni kaut kādi. No kā
tā kā tiek apkārtējais, kolēģi savi, jā, tiek brīdināti, ka ir nelēme kaut kas notiek un jāmūk visiem projām. Tā, pagriezīsim klusāk. Kas tas ir? Aizbaidīšu. Tas ir lielais ķiris. Kājām, jā, šīs te skaņas kā dabuja. Agrāk sen atpakaļ, nezinu, man liekas jau 15 vai 20 gadi atpakaļ, speciāli noķēra putnu un viņu mocīja. Un tad tas putns šo te skaņu tā kā, radīja, jā, to savu baiļu saucienu. Tagad tā vairs tā kā nevar darīt, jā, un to nedara, bet tagad jau tam vairāk tā kā dzīvnieku aizsardzībai vairāk pievērš uzmanību, bet agrāk tā izdarīja, jā, darīja, un šīs te skaņas tālāk mēs izmantojam, jā. Tā ir kāja, lielais ķīris, jā, ar melno galvu. Es arī tikko dzinu projām lielie ķīri. Lielais ķīris ar melno galvu ir aizsargājums putns Latvijā. Tas kaut kāds virbuļi vienīgais. Tie ir strazdi. Jā, strazdi. Arī skaļāk var palikt. Tā, pagaidām. Kaja, jā. Šī te skaņa kājas, jā, ir gadās, piemēram, ja kāja sēž uz skrejceļa, un mēs nevaram izbraukt uz skrejceļa un izšaut raķeti, vienkārši ir nosēšanās, piemēram, jā, tad mēs varam mēģināt pievilināt kāju pie sevis. Mēs ieslēdzam šo te kājas saucienu, un šādā veidā mēs varam mēģināt šo te kāju pasaukt pie sevi. Tas galvenais mūsu uzdevums ir pacelt kāju gaisā, lai atraujās no zemes un pielidot tuvāk. Skrejceļš ir brīvs un lidmašīna var mierīgi nosēsties. Tas ir tas galvenais uzdevums. Kas vēl? Tā arī no lielajām kājām, jā, bet tas ir baļu sauciens jau. Varbūt zini kāds? Nē. Ķīvīte. Ķīvīte. Esat redzējuši ķīvīti, jā? Jā. Vārna, jā. Vārnām arī ir tāds baļu sauciens un arī sauciens, ar kuru varam tā kā pie sevis pievilināt, jā. Vēl, piemēram, viens no tādiem svarīgiem instrumentiem mums ir arī binoklis, jā, ar kuru mēs skatāmies uz skrejceļa, novērojam putnus, jā, jo skrejceļš cik garš ir? Kurš zina? Tā 2 kilometri, kā 4 kilometri, kas veldos. Skrejceļš ir 3 kilometri, 200 metri garš. Jautājums vēl viens jaunajiem biologiem. Kāpēc putni uz šejieni lido? Tāpēc, ka te ir atvērts lauks un te ir daudz radības. Un ir ko ēst. Jā. Ēst, jā, atklāta vieta. Jau iet uz to pusi pareizo. Daudz cilvēku visu laiku, tas staigā apkārt. Cilvēki mazāk būtu, bet doma ir uz to pusi, ka plēsēji te nav tādu dabīgo ienaidnieku kaut kādu putniem. Jā, tāpat tās skatās. Jā, ir žoks. Zālīte vienmēr gandrīz ir nopļauta. Var redzēt apkārt savus ienaidniekus, jā, ja tuvojās klāt. Barības bāze pietiekoši liela, ēst tirko, peles ļoti daudz, un arī, kā jau visiem, patīk šeit atpūsties, jā, atpūsties arī. Ne tikai peles, ir arī kukaiņi kā barības bāze, un arī sliekas. Par naktstauriņiem. Naktstauriņi, jā, arī tāda barības bāze, ir īstenībā, visos lidlaukos pa pasaulī, jā. Ir katram lidlaukam kaut kādas savas problēmas.
kaut kā, ar ko vajag cīnīties, jā. Kāpēc tie putni nāk tieši pie mums, jā. Kāpēc lido šeieni. Mums arī, teiksim, Rīgā, jā, visbiežāk tā kā kājas to lielāko bīstamību rada, tāpēc, kad ziemeļu galā jūra, austrumu pusē mums ir Daugava, Mārupe, Purvs, jo tur ir reāli visa purvaina vieta, jā. Pirms 50 gadiem bija reāli. Jā, un jā, arī, un rietumu pusē tur ir Babītes ezers, jā. Babītes ezers un Lielupe. Lielupe arī, jā. Babītes ezerā ir ornitoloģiskais liegums, jā. Tur ir putnis. Tā kā Rīga ir tā, lidlauks Rīgas, jā. Tādā vietā ir. Pilsētā arī, jā. Apkārt miskastes kaut kādas un tā tālāk. Apdzīvotas vietas. Putniem patīk, kājām ļoti patīk. Mums viens no arī tādiem instrumentiem ir lāzers, specializētais lāzers, ja, ar kuru mēs varam biedēt putnus projām. Šis te ir viens no tādiem spēcīgākajiem lāzeriem, ko drīkst izmantot civilajā pasaulē. Armijniekiem ir citādi. Lāzers darbojās līdz 3 kilometriem. Protams, saulaina diena. Jā, tā iedarbība ir daudz sliktāka. Bet, ja ir mākoņaini vai lietutiņš, man patīk, kad tāda migliņa ir, ka tāds lietutiņš, tad tā kā zvaigžņu karos tur ar to lāzeri var spēlēties, baigi forši izskatās. Redzam, piemēram, labi, uz to pusi mēs nešausim, uz to otru pusi, jā. Piemēram, te, kur pie tā miskastē, pieņemsim, ka tur ir putns, jā, kā jādena lāzeri projām. Ieslēdzam iekšā, notēmējam punktu, bet tēmējam zem tā objekta, jā, kur zaļš parādās, jā. Un tad mēs virzam šo te lāzeri virsū. Un tādā veidā tiek aizdzīts tas putns projām. Var pamēģināt, jā. Skaties, tur ir putns. Var trāpīt, bet labāk nevajag. Bet pāri lūdzu maliņā. Ahā. Tā, tu vari jā, viņš ir bišķi neasarās. Jā, viņš tāds, jā. Jo tur augšā var redzēt bišķi tas zaļais. Jā. Tā, ir vēl šādi 2 instrumenti, kurus mēs izmantojam, jā. Bet, tas jau ir tā, raķešu pistole, jā. Labāk nedod vienam no mums. Es nedošu. Tikai ar acīm jāskatās, jā. Un signāla pistole, jā, ar kurām mēs ņemam palīgā, ja ir grūti aizdīt projām putnus, jā, no skrēceļa vai no lidlauka vai kā. Tad mēs šaujam. Tower, Scarecrow 5. Scarecrow 5 Tower, approve to use flare gun. Roger, approve to use flare gun, Scarecrow 5. Tornis mums atļāva. Jā. Šausim pa vējam. Nevar tikai vienā metodē ieciklēties, bet vajag kombinēt šīs te metodes biedēšanas, un līdz ar to, tas efekts ir lielāks. Jā, putni var pierast. Mums ir arī gāzes lielgabali, piemēram, jā. Mums ir pults, jā, ar kuru ieslēdzam. Tā, kurš te tagad numuriņš bija? Tā, kurš te tagad izšāva? Vējš pūš to skaņu, nevar tā dzirdēt. Kaut kas bija tā, es pamēģināšu šito. Kā bišķi, kas prādzēja. Var dzirdēt, jā? Mums tādi lielgabali ir pa visu lidlauku, 8 gabali, jā? Un, ja šī vietā es novēroju, kad putni vācās, tad es paņemu pulti un izšauju vienkārši. 3 reizes izšauju pats lielgabals. Arī putniem nepatīk, jā. Brauksim atpakaļ tagad uz dienvidiem, uztaisīsim bildīti kādu smuku un video. Vai varbūt kāds gribēs, jā? Atķeku, kur
Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā.